Zinu, ka vienmēr visiem interesē, cik biezs vadus, un tad tūlītās pasīsimies. Paņēmu mērlenti. Vai jūs varat nerakstīt man komentāros. Jo tas man šķiet, ka ziemā top 3 komentārs. Bet, tas arī svarīgi. Tā sauc drošību uz vārdus. Te kādiem, 15, 17 vajadzētu būt. Tā. Ir aiz malas 20. Stabili droši vārdus, ļoti droši. Liekam karodziņu. Tātad kā ielikt karodziņu, ja būdu. Man ir šāds te variants. Man ir gan šāds, gan 3 stūrītis parastais. Tas 3 kājiņām. Šie viennozīmīgi labāki. Viņus uzliek uz caurumu. Pirmkārt, nespīd gaismu virsū. Ir, kas saka, ka gaisma ir ļoti svarīga. Vai nespīd virsū, es nezinu, cik es tam ticu. Vienīgais, kam es noteikti ticu, ir tas, ka viņš lielos mīnusos tā nesalst. Tas ir ļoti svarīgi. Ko? Aiziesim tūlītās uz spainim pēc mūsu dzīvās ziltiņas. Te, kur Kristers arī liek jau iekšā savējo. Pulkstens ir, lai gan diezgan, jau kādi, nezinu, 11:30. Pagāja laiks, kamēr dzīvo dabūjām. Ko es ieaugšu? Labi, es ieaugšu raudiņu pirmo. Pēc tam mēģināsim asarīt, jo raudiņas ir baigais deficīts šodien. Tikai 2 ir. Tā, kur mēs viņai duram? Išā. Duram te pie spūras. Es duru vienmēr mugurā. Tā, lai nedaudz uz vaju skatās. Ideāli. Es te dziļumu jau tāpatās zinu. Te es varu arī uz aci uzlikt karodziņam. Vienkārši parā valku un tāpēc izšāvu. Bet to, kā viņam dziļumu iestatīt, domāju, ka jūs sapratāt. Te ir jāpievelk skrūvīt, laikam baigi švakais, savādāk viņš ir tā raudiņa, var baigi izsist viegli. Bet, vai pastāv, ja pat raudiņa sitīs vēl, tad pievilksim nedaudz to skrūvīt. Es pat viņu noķēru. Dīperī no ilga viņš man tad nāca un gāja un ņēma un neņēma. Bet es ar saviem paņēmieniem, mazajām triciklīšiem un ko tik vēl ne, dabūju dzīvo. Es aizskrien pēc spaiņas, vai viņš ātri apsalstījā tur rokā mīnus kaut cik ir 12 varētu būt, 11 kaut kas tāds. Bet zivtiņš šeit apakšā ir. Juhu! Jā. Tā. Maucam tālāk. Ko tikko vēl vien noķer. Nepaspēju filmēt, tieši telefons zvanīja. Bet katrā ziņā, ko es ļoti gribēju pateikt jums. Ja jūs paskatāties man kanālā tur apakšā, tāds baigi interesants skaitlis. 975. Vismaz filmēšanas laikā šobrīd. Es būtu ļoti pateicīgs, ja jūs nospiest to pogu abonēt un tiktu beidzot mēs kaut 1000. Līdz 1000 abonentiem. Kā jau zināt, tos video es tiešām taisu sev ilgi. Baigi vējš pūš, cerams, ka dzirdat mani. Bet tos video es taisu ilgi un tiešām diezgan daudz smags darbs ir ieguldīts. Jo daži to, protams, nezinu lielākā daļa, bet lai video ieliktu, ir viņš jānofilmē, pēc tam mājās ir kārtīgi jāsamontē. Tā kā, ļoti laikietilpīgs tev, bet man tiešām patīk. Tāpēc tiekam līdz 1000 atbalstas mani. Un par to es jums došu kontentu, ko vakaros skatīties. Tā kā ķeram asrīšu, pastāstīšu kaut ko
nedaudz vēlāk. Ļoti interesanti. Ko es pieļauju, kad šodien arī varēsim izmantot. Vairāk neko neteikšu pagaidām. Bet jā, mūsu lauks tur teritorija pie Niedrītēm ir nomīnēta. Karodziņi ir katram pa vienam ielikts. Starp citu, kāpēc katram pa vienam? Publisks ezers. Vienlaikus viena persona drīkst izmantot 2 makšķerīgus. Tas tādiem, tā teikt, jauniem makšķerniekiem. Un jā, arī ūda, arī bļitka, viss šis skaitās makšķerīgs. Es zinu, kad ir cilvēki, kas domā, ka nē, diezgan stulbi, bet tā tas ir. Jā, tas tiešām ļoti forši. Rokas nesalst. Vējiņš pūš, protams, bet tas bija zināms. Viņi gan soka, viņš pamatīgi nomierināsies. Cerēsim, ka tā arī būs. Turpinām ķert asarīšus. Ko? Kur man viens rapau kausiņš paģērbās bājā vietā nolūza. Bet, nekas. Nemaksā jau miljonu. Funkcionāls vēl ir. Krīsēs dabūja pirmo breksēnu. Gaujīgi maziņu. Bet tāpatās. Iesim mēģināt barot, jā. Tikko, kur iebaroja. Varbūt kāda raudiņa. Ko? Līdakai nav aktivitāte, galīgi nav. Vēl stundiņš ir jāgalvā pamēģināsim. Ja ir galīgi 0, brauksim otrā galvā pie skolas. Tur dziļumiņš labāks. Kas to vai zina? Varbūt kāds smuks asers, kas tam līdzīgs. Un tad vakarā droši vien atpakaļ uz šejienu, atcerību uz Līdaku vairāk. Es vajag tā baigi vienmuļ. Tā diezgan vienmuļ, jā. Vismaz asrīšu 2 dabūju uz Monmišku. Visas breksēnu vienu. Lai gan te jau ledus ir vietām 20, vietām 25 ceņi. Vērga tāpatās vajadzīga, jo, var arī pēkšņi būt 6 vai 5. Vienu ūdi ieliekam tajā. Pamēģināt, kas notiek uz ezera viduspusi. Mēs tikko ievilkām, mēs tieši runājam, ka šā būs. Jūs redzējāt, ne? Un gaisā un tina. Tikko bija tik smuks gājiens. Nē, kustība ir. Trakas idejas saucās. Pie Niedrēm bija gaujīgs mironīts.
tā teikt, ievelkam te un uzreiz jāatsaka turpinās tīt. Kādai Vīdek no sākuma mēs redzējām pašu copas momentu, piecēlās karoks un pirmo tīšanu nevajag cirst. Pirmā tīšana, tā Vīdek pagrāba to raudiņu kaut kur aizaugt malā, tā teikt. Pēc tam šitā parasti ir pauze, viņi paņem apgriež šo raudiņu, tā viņi var viņu ierīt, un tad kaut kad drīz vajadzētu viņai iet atkal. Kaut kāda kustība tur ir. Auklīgi poikam tur pakustās. O jā, iet. Nu, dodam zarnā. Teikt, ir jāmēģina, Ir. Wow. Kaut kas labs izvēkas. Kaut kas ļoti labs izvēkas, ka tev. Kaut kas baigi labs. Wow. Gapam? Saka, ir aizskrien, jā. Draugi, šis ir tiešām labs. Tikai viņai dabūt purnu āliņģi. Bērns sirds citās. Skrien ātri! Skrien! Nav? Tur ir nereāls monstrs galā, Krister. Viņi ir milzīgi. Mums ir kaut vai. Nē, to nebūs. Tā ir kaut kā 3,5–4 kilogrami. Kā mums redz, kāpu līdz nepaņēmām. Draugi, šis ir neviltots prieks. Kristē, ko domā par ziemas copi? Jebā, top. Aizmauc pēc otrjauks un blakus, karodziņā tev ir spēks. Mēs ielikām 5 minūtes nepagāja. Un šitais te galā. Es viņu tā mocīju, tu aizgāju, viņu jau skrējienu uztaisīju. Es vēl nācu un man bija roka līdz šejienai. Lonkā mēs pēkšņi paņēmu dabūju viņu apgriezt, pagriezt purnu un ārā un aiziet. Draugi! Visu vairs nekur nav jābrauc, tu pati labi. Vai ne? Ko, draugi, adrenalīns. Es saku 79, Kristē, cik tu? Es saku kaut kur 90 varētu būt. Tik daudz, man kas nebūs. 82. Jā. Pagā. Izpēdīsim 83, ir 83. Skaista. Un man pat ir svariņu līdzi. Wow. Šie ir momenti, kas ir jāpiedzīvo. Te ir kaut kāds 2,5–3 stabili. Labs. Draugi. Draugi.
šis viss tieši tad, kad nav gafs līdzi. Man bija pilnīgi vienalga. Roku pagriez un tad jau varēja dabūt. Bet, svāriņi pat ir rēta parādība man. Vai šitā laikam gan brauks mājās. Teorētiski tās mazās līdeciņas, es teiktu, pēc garšas labāks. Bet šādu ēst ir daudz vieglāk. Nu, ejam nosvērt. Nu, draugi, teiksim tā, 83 centimetri, janvāra beigas, nu, vidus beigas. Nu, ierakstiet tēt, iepauzēt video, ierakstiet komentēros, cik būs. 1, 2, 3, un liekam uz svariņiem. Es saku 3,2. Varbūt tā lieluma manī, te ir pēc tāda zivs izjūkšanas, bet viņa dikti smaga liekas. Šis es saku 2,800. 3,700. Wow. Wow. 3. Nu, nopaļosim 3,700 laikā, 3,800, 3,600. Nu jā, cim dīrs nejūs. Gandrīz 4. Ziemas rekords man. Tev tas pārsēc Kristap. Kristap. Viņam bija māsku trīnieks. Kristap, ja tu šo skaties, es tev izaicinu uz dueli. Šajā ziemā jāpārsit šis. Ja nemaldos, jau bija kaut kas ap 3 ziemas rekords. Nu tad duelis. Ziemas laikā šis jāpārsit. Labs. Nu vienkārši prieks līdz ausīm. Āķēm vaļā. Nu šis ir kaut kas baigi asins izgāja. Cerams, ka YouTube neko neteiks. Baigi dziļi arī āķis. Nu šī ir zivtiņa, draugi. Šī ir zivtiņa. Tēt būs tā lielā māksla viņai āķi dabūt ārā, jo liela līdeka maza asīt ir tā iēdus, ka nevar nemaz viņu redzēt. Svarīga lieta šis te mūtas atputējs. Āķis tiešām ir dziļi mutē viņai. Šajā jakā jau no Lašu epizodes, kas bija pirms kādām 2 nedēļām vai 3, man jau stāv stanziņas. Un es zināju, ka man viņas vajadzēs izmantot. Nezinu, kā es to zināju, bet zināju. Un tad lūk, kā mēs darām, vieglāk ir caur žaunu. Šo te izāķējam. Šis arī strādā tad, ja jūs zivtiņu gribat vaļā palaist. Tagad šī jau mums bija skaidrs, ka ir brauks līdzi, tāpēc nu baigi necentāmies tā baigi operatīvi to visu procesu veikt, bet tad, ja mēs viņu laist vaļā, tad jā, uzreiz attāķējam, uztaisam ātru bildi un vaļā, lai neapsalst. Bet nu kaut kā tā. Iepriekš video sākumā pašā es jums stāstīju par šīm te ūdām, tām plakanējām, kas man ļoti patīk. Šis ir otrs variants. Nu, man tik ļoti galīgi viņš nepatīk. Viņu var uzlabot, viņam apakšā uzliek pamatnīti, tad viņš pavisam tāds pats kā tas sanāk.
Nu, kādā ziņā šitos tauktā ir iesaukuši par tirkšķiem. Ja jūs dzirdat kaut ko tirkšķis, kaut kas tāds, tad ir skaidrs, ka par šīm ūdām iet runa. Nu, funkcija jau savu viņu pilda, bet ir tā kā šodien, ka ir mīnus liels, ja kaut daļa no viņas tiek ūdenī, tad viņš sasalst, pasalst, apsalst, un tad ir viss slikti. Tā kā to jā, tā tāda svarīga lieta. Jau aiziet pēc 4. un ielikšu vēl uz priekšu. Tā teikt, jauna teritorija, te es neesmu līdzis kādu laiku. Pagājušajā gadu laikam, vai es pagājušajā gadu. Uz iepriekšējām 2 un arī uz to, kur tā lielā paņēma, man bija asrīša. Šitai uzlika raudiņu. Esmai, nu, vai kaut kāda atšķirība neliela. Nu, gaidām vēl 4. tur, kur bors. Tur. Jāieliek. Nu, tātad 4. un beidzamais. Kā es parasti daru, ja man vajag pārmērīt dziļumu. Es nelaižu ar visu zivtiņu, jo viņi iekšā jau no ūdens. Viņai tas var beigties traki, viņa var vairāk nebūt. Un pēc cik mums tās dzīvās šodien ir ļoti limitētā daudzumā, es daru šādi. Paņemu no karabīnas, no stāķa. Man ir karabīnas visām pavadiņām. Tādas mierīgi, bez nekādām problēmām. Paņemu ielaižu iekšā. Šito visu pavadiņu, kas man te ir ar sviniņu. Un laižu uz gruntī, kā jau pierasts. Un 4 apgriezieni. 1, 2, 3, 4. Nu, labi, te var tā teikt 4,5. Te tāds dziļāks izliekās. Varbūt ne tik ļoti piepaužas grunts viņu. Tad paņemam mūsu raudiņu. Piekabinam mierīgi klāt. Aizsēsim karabīnu obligāts, kur sanākt atvainojos, bet sūdi. Laižam iekšā. Raudiņu redz, kā dzīve sveika un vesela pagaidām. Cerams, ka līda kādu viņu paņems un vairs tik labi viņai neklāsies. Bet nu mums jau ir, ja nopietni, tad viena dzīvā zivtiņa un mazs breksens. Un tā viena dzīvā zivtiņa arī ķīs. Tā kā, nu, mēs tā šobrīd baigi, tā teikt, bravūrīgi uzmaucām visu, kas mums ir palijām. Bet, nu, ja būs baigi trakti, gan jau ko varēs kādā sīto izmānīt, ko uzkabināt. Nu, tagad ejam atpūsties, nosvinēt, iedzert tēju un gaidīt, ja kāds no šiem 4 rindiņā pacelsies. Nu, ko? Jāpamēģināt kaut kādu raudiņu noķert. Karogi klusa. Jā, palīgi būs citur kāds no 3. Draugi, šīs laikam ir antirekords. Ak, Dievs! Jūs pat viņu neredzat? Nu gan. Ui. Vai. Nu, atkal kāda pusstundiņa vai 25 minūtes pagāja. Jāparoja karodziņa. Nevajag marinēt, tā teikt. Ja vienā vietā turpmāko, tā teikt, pirmo 25-30 minūšu laikā nav, tad turpmākās stundas vai 2 arī nebūs. Vismaz parasti tas tā ir. Protams, kādu līdekli var pienākt, paņemt jebkurā brīdī. Bet, nu, ja viņi nemeklē pati raudiņu, tad mums jāmeklē viņa. Tā kā jā.
Galvenais forši tas, ka tie te karodziņi 3 kāju tirkšķi nesalst. Man jau īsti viņi pat tirkšķi nevar nosaukt, jo man ir atsperi izņemti. Savādāk viņam ļoti liela pretestība. Līdek viņu bieži vien mēdz izspļaut. Šo raudiņu jau te pusdienu uz vienu sūdu stāv, bet dzīve nekāda vaina nav. Aktīvi ļoti pat. Ejam pēc nākamajām, jeb pārējām. Tad tiekamies, ka viss jau ir salikts. Nu ko? Vēlos pastāstīt par vienu ļoti foršu sadarbību, kas man izveidojās. Teiksim tā, ar kompāniju EG Konus, jeb makšķerlietu veikalu, kas bāzējas Igaunijā, taču ir arī interneta veikals, kurā tiešām ieteiktu pačikot ļoti daudz interesantas lietiņas. Piemēram, šāda lieta kā Libra Urs foreļu sērija, tā teikt, bet tie māniki tiešām ļoti smuki. Ziemai arī der. Šodien mēģināju arī asarīt iznāca piemānīti uz nimfiņas. Katrā ziņā šeit vairāk zādātam, tur vairāk pieskaršos no atklātiem ūdeņiem uz kaut kādiem liveskopiem, uz tiešajām tehnoloģijām, tiešraidēm. Bet jā, ko vēlējos atgādināt, tagad interneta veikalā egkonus.com ielikšu šeit vienā no stūrēm. Ar atlaižu kodu Libra Ures arī ierakstīšu. Visām precēm ir 15% atlaide līdz 31. janvārim. Un kas vēl? Arī šie te cilvēki no EG Konus piedāvā šīs visas lietiņas no Libra Urus par vairumtirdzniecības cenām tieši veikaliem. Tā kā arī, ja tev ir makšķerlietu bodīte pašam savu un vēlies kaut ko jaunu iepriekš Latvijā neredzētu, tad noteikti uzrakstiet viņiem. Ielikšu video aprakstā numuru un kontaktus. Tā kā jā, ja interesē, uz internetu veikalu saiti būs aprakstā. Atlaides kods bija vai būs šeit ekrānā, vienā no stūriem. Un nu jā, noteikti ieteiktu kaut ko pamēģināt, jo domāju, ka vasā uz Monmišingu būs tiešām bomba. Uz mikroģiga arī, un līdz kazijām arī asīt var noķert. Forši, bet mēs turpinām cīnīties vēl stundiņu apmēram laiks uz tumsai. Nu viss, kā redzat, tumši vāra. Ejam savākt ūdas un laižam mājās. Vēl pagaidām tā baigi domājam par rītdienu. Šodien sestdien, rīt svētdien. Braukt, nebraukt. Kaut kur šeit droši vien nē. Šeit ir tā diezgan, līdek šķiet ļoti neaktīva tā viena. Protams, ļoti forša, ļoti smuka. Tiešām labs, bet vispār, pa visu dienu tikai viens cop, tas tā diezgan slikti ir. Tā kā jā, jāsāk vākt šo visu nost. Nu ko, un tad paldies par skatīšanos visiem. Nospiedu laiku, lūdzu abonē. Galīgi vairs neesmu tālu līdz 1000, kā jau teicu. Nu un tad jau līdz nākamajai reizei. Aiziet iečkojiet EG Konus mājaslapu. Kaut ko forši interesantu paņemat, pasūtat. Un tad jau līdz nākamajai reizei. Čau!